Latvijas basketbola Užavas kausa izcīņas pusfināla pirmā spēle starp Rīgas Zeļiem un VF Rīga. Ar pirmo uzbrukumu Rīgas Zeļu Bērziņš līdz galam dodas un uzreiz jau atzīmējās ar 2+1 gājienu. Roberts Bērziņš gūst pirmos punktus. Redzam, izvēlējies lielu ķermeni likt pretī Tomam Skujam un Isufs Sanots pārtver bumbu un arī pirmo reizi izvirz vadībā VF basketbolists. Izlīdzina rezultātu, pēc tam arī laba darbība aizsardzībā viņam. Izdodas atbruņot Džakmonu Lorenz. Bērziņš pusātrajā pārējā ir precīzs no tālās distances. Līdz šim lielākais pārsvars spēlē Rīgas Zeļiem. Bērtāns pēc drībla. Precīzs Dairis Bērtāns. Jau uzreiz atkal atrod pateicīgi divu cīņu savai komandai. Redzam, kā tur arī visi Zeļi ir. Te vai pamatīgi nolaidušies. Netrāp, nespēja ar pirmo metienu raidīt bumbu grozā. Basketbols, kurš tikai otro spēlē aizved VF komandas rindās. Uģis Pīne ieved spēlē, atrod Helmanu. Lorenz visai aktīvi darbojās aizsardzībā, mēģina ieņemt ar vietu ar muguru pret grozu un tiek arī bloķēts pēc tam. Pīnet. Vītols no tālās distances izlīdzina rezultātu. Tālie metieni ar visaugstāko vērtību, ar vislabāko procentu. Sidorovs. Arī viņš izmēģina veiksmi pēc dribla un trāpa Iļļa Sidorovs. Sanots palicis pret Lāci. Pēdējās uzbrukums sekundes met pāri rokām. Isufs Sanots savu Latvijas kausa kopējo procentu pacelt līdz 50%. Noguļ Sanona ierāvienu pa aizmugurs durtiņām Toms Skujam. Dāvids Vīksni palicis pret Pēteru Pīni. Bloķē tur Pīnis. Franci Lāci iespēja VFam vēlreiz skriet. Sidorovs pret Rolandu Šulcu ir precīzs ar labo roku. Gaida viņš aizseg no Lorenz, bet Lorenz ieņem vietu ar muguru pret grozu. Zigmārs Raimons nospēlē viltīgāk un Toms Skuja noslēdz ātro Zeļu pret uzbrukumu. Bērziņš pēc soļa atpakaļ 3-punktu metiens. Sanots. Tur palīdz uzreiz no stiprās puses un Iļļa Sidorovs. Pēc tam arī Francis Lācis atbild ar to pašu otrā laukuma galā. Bērziņš līdz galam un arī pirmie 2 punkti otrajā puslaikā. Sanots ir tā saucamajā off-screenā. Bobrovs. Uzstālais mētiens Ukrainim. Iļļa Sidorovs un Māris Gulbs ar 3 noteikumu pārkāpumiem. Francis Lācis caurgainā 2 punktu ar sodu. Ļoti atletisks un akrobātisks caurgājiens Francim Lācim. Izdodās Raimo atbruņot Jačslavu Bobrovu un Skuja jau kāpina tempu. Uģis Pīnet līdz grozu apakšai, bet Džakmons Lorenz triec. Pīnets caurgaina ārā no tā. Sanots. Caurgainā Sanots līdz groza apakšā Isufs Sanots un arī pirmie 2 punkti. Kļūdās gan Zeļi, bet Raimo saglabā bumbu un arī tiek līdz groza apakšai. Abu līderu duels. Sanots. Caurgainā Bobrovs no stūra. Jāsaka arī aizsardzības viens no noteikti līderiem. Bieži viņam tiek uzticēti pretinieku perimetru līderu sekšana, bet tagad pēdējās 5,5 sekundes. Zeļiem Francis Lācis tiek pie brīvmetiena no stūra un arī trāpa. Tagad jau Dairis Bērtāns, jau Sanots, dodas cauri Sanots līdz groza apakšai. Sanots. Pēc soļa atpakaļ met viņš pār Tomam Skujam un dara to precīzi. Sanots pret Zigmāru Raimo aktīvu. Viņš pēc mājiņas aizsardzības darbojās pret Sanonu. Bet Sanots nospēlē pacietīgi, atrod Džakmonu Lorenz un arī fiksē piezīmi Bobrovam. Skuja palicis pret Lorenz līdz grozu apakšai. Grūts caurgājiens un 2 punkti ar sodu Tomam Skujam. Ļoti sarežģītā caurgājienā devās pie 10 punktu deficīta. Iespēja Rīgas Zeļiem pietuvoties. Toms Skuja ar teicam piespēli. Francis Lācis ievada Rīgas Zeļu uzbrukumu. Pīnetam vēl viens 3 punktu metiens un vēlreiz precīzs! Sanots pret Helmanu. 1-1 mēģina spēlēt. Arī Bobrovs atbild ar 3 punktu metienu. Sanots.
Uz groza apakšā Isufs Sanons pievieno vēl 2 punktus savam un VF Rīga rēķinam. 9 punktus ar komandām Vīksnē. Trāpa Dāvids Vīksne. Precīzi 3 punktus Dāvids Vīksnes izpildījumā. Sanons arī viņš uzbruka un arī Sanons trāpa. Arī spēlēs pacietīgi. Atrod groza apakšā Lorenz un cīņa ir noslēgusies ar 77 pret 67. Pie uzvaras tika Rīgas VF.